Jautājums par kafiju un kortizolu. Vai ieteicams, vai drīkst lietot kafiju no rīta tukšā dušā? Esmu lasījis, ka kortizols jau ir savā maks līmenī un kafija vēl vairāk to pastiprina. Ir tā, ka mēs principā pamostamies pateicoties kortizola hormonam. Tas, kas mūs pamodina, ir tas, ka šis cirkādais ritms iet uz mošanās periodu un kortizols izdalās un mūs pamodina. Tomēr jāpiebilst šeit, ka tas nav tādā maksimālā līmenī. Ja tas būtu maksimālā līmenī, tad mēs pamostos tādā trauksmē, ja? Jo kortizols, kad mēs varam arī saprast, kad kortizols ir tādā maksimālā līmenī, pieņemsim, tu ej pāri ielai, brauc mašīnu un tu pēdējā brīdī saproti, bāc, ja, tā kā, ka gandrīz man tā mašīna uzbrauc bez maz vai virsū, tad kortizols ir augstākajā līmenī, ja? Vai tu esi tuvu avārijas situācijai, ja? Vai arī, teiksim, naktī pēkšņi nokristu virtuvē glāze ūdens un saplīstu, arī kortizols uzreiz maks līmenī, ja? Mēs pamostoties nejūtamies trauksmē. Kortizols mūs ir pamodinājis, bet tas nav tādā ļoti, ļoti augstā līmenī. Tas, ko kafija izdara, jā, viņa mazliet arī paaugstina šo kortizola līmeni. Tomēr jāskatās arī, mēs katrs esam ļoti dažāds. Un jāskatās, ja tā kafija tiešām uzsit tādu lielu trauksmi tukšā dušā, tad es teiktu, ka to nevajag dzert. Tas ir arī atkarīgs no tā mūsu aknās, kāda ir enzīme, cik viņi spēj sašķelt kofīnu, cik tas kofīns ātri ieriņķo tavā asinsritē, ja, un stimulē nervu sistēmu. Ja tu jūti, man ir trauksme, nevaru dzert kafiju no rīta, viss atlikusie diena, pēc tam man ir tādā trauksmē, man tomēr labāk pēc brokastīm dzert vai kā, tad labāk dari tā. Bet ja tu jūti, ka es izdzeru, un īstenībā man tas nekā tā dikti to sirds ritmu neceļ, man nav trauksmes, tad praktiski tam nevajadzētu ietekmēt to kopējo kortizola līmeni, uzcelt pārāk daudz, lai tas būtu kaitīgi tavai veselībai. Protams, vērtīgi ir sākt to rīt ar ūdens glāzi, ar mierīgu elpošanu, ar stiepšanos, ja vismaz tāda 10 minūšu rutīna, kurā tu izstiepies, paelpo, tādai noskaņojies dienai, bet skaties, kāda ir tava ikdiena, jo arī šeit jāsaka, mēs esam ļoti dažādi, vienam patīk tādā lēnā garā, kas īstenībā pat būtu droši vien tā veselīgāk cilvēku ķermenim, bet kāds ir tāds, kurš uzreiz ceļamies, ejam, rakstam savus dienas plānus un vispārējo. Tāpēc ļoti individuāli jāskatās pēc sevis.